Zajūro, es negribu būt cilvēks, ja tas ir viss, ko cilvēki dara, ja tas ir viss, ko viņi jūt. Kalpone teica, skatoties sienā, kur bija spējusi iztēloties logu. Tur tagad būtu zvaigznes un mēneši, kustība, pārmaiņa vienmuļajā, brūnajā kliņšu un smilšu tūkstnesī. Lietus nāca tik ļoti reti, bet mazs balts mākonītis bija gaidīts viesis. Tomēr nekas no tā nespēja Zajūro vairs iepriecināt. Ja nebija uzzinājusi neko jaunu, Kolhonga ticēja, ka viņa bija uzvarējusi, iedzinusi Zajūro kaunā, taču viņai nebija pār kalpones jūtām nekādas varas. Tava māte vakar nosita veco Verģeli, lai gan viņš vēl varēja strādāt. Jā, Kolhonga. Vai tu zini, kāpēc Nago tā darīja? Es varu iztēloties. Arī to, kā sargi skatījās uz citu pusi, kā vergi Šļarku vēl pamudināja. Ko tu par to domā? Neko, priekšniec. Taču tik daudz domā. Tur nav ko domāt, tā vienmēr ir bijis. Verģelim nebija palikusi nekāda vērtība. Es jau teicu, vecis vēl strādāja. Ne jau kungiem. Tiem viņš vēl pāris gadus noderētu. Verģelis nekā vairs nederēja vergiem, nespēja pakalpot ar darbiem, nezināja labas joks vai stāstus, nebija arī tik nožēlojams, nesmietos par viņu tāpat vien. Sargi ļāva viņu nosist, lai vergiem būtu kāda izklaide. Sieviete pamāja. Tā mēs par viņiem rūpējamies. Jā, Kolhonga. Viņai aizgāja ne gluži apmierināta, ne arī dusmīga. Tomēr Zajūrā šī saruna bija iedegusi kaut ko jaunu, kā lampās no rīta iededz gaismu. Sieviete uzvilka savu melno, zvaigžņoto kleitu, bet visas rotas nolika uz galda, lai loviens paņemtu atpakaļ. Tad Zajūrā uzkāpa uz palodzes, ļaujot vējam plandīt savus garos melnos matus, zilajām acīm raugoties zvaigznēs. Arī 3 mēneši bija redzami. Tad viņa paskatījās lejā. Tālu, tālu bija brūnā klints. Pils bija augstam, Kalpones istaba izvietota tornī. Izvēle. Bet vēl bija vārds, ko viņa nezināja, ko neviens pilī nelietoja, pat kungi savā starpā, bet tāds vārds pastāvēja. Kaut kas pretējs vārdiem vergs un vergot. Kaut kas pavisam citvietā, pat citu pasaulē. Vai tiešām tava dzīvība nav tik daudz vērta, lai sadzīvotu ar pasaules kārtību? Viņai nebija atslēgas, un Zajūro nebija dzirdējusi atveramies durvis. Tomēr Kolhonga cilvēku vairs nebiedēja. Cilvēks, kungs, kalps, vergs. Tā bija pirmā mācība. Viņi visi bija vienādi, tomēr ne visi. Turoties pie loga rāmja, Zajūrā paskatījās atpakaļ. Tās tumšās acis, kas vajāja viņu sapņos jau kopš bērnības. Tās sausās, cietās, stiprās rokas, kas spēja satvert visu un noturēt kārtībā. Viņas kārtībā. Vai mēs visi pilīs un alās tiešām bijām cilvēki? Zajūrā pagriezās atpakaļ pretīm zvaigznēm. Uz leju viņu vairs neskatījās. Cita pasaule, pavisam citāda pasaule. Viņa to spēja iztēloties, tāpēc arī nespēja vairs dzīvot cilvēka dzīvi šajā pasaulē. Tāpēc loks atvērās, viņa bija gatava. Stāvi, taču es pavēlu! Zajūrā kājas uz mirkli sastinga, taču viņa lūpas jau čukstēja jauno vārdu. Sieviete atlaida rokas un vairoties zvaigznēs spēra soli. Kolhonga. Atkal un atkal padodies, taču tu viņu nenoturēsi. Zajūri teica, nostājoties blakus sievietei, kura dusmās skrāpēja pati savas rokas. Viņa zilā āda atspoguļoja zvaigznes un mēnešus, bet spožajām acīm nevajadzēja cita gaismas avota. Garie melnie mati plīvoja vējā, bet Zajūri sirds mirdzēja tumši indigo. Kolja nostājās blakus Kolhongai un aplika roku ap viņas pleciem.
cieši satverot mazmeitu ar garajiem, melnajiem, asiem nagiem rotātajiem pirkstiem. Viņas baltā āda spilgti izcēlās tumšajā naktī, plikā galva lepni nesa celkšņoto melno kroni. Tērauda sirds iezaigojās, kad Kolja mierinoši teica: nākamo reizi. 3 būtnes sekoja strauji gaistošajam punktam, kurš attālinājās meklējot citu vietu, citādu vietu, to īsto vārdu. Viņa tālu neaizlidos, tūkstnesis nepiedod, ko Honga caur zobiem izgrūda. Droši vien, lai gan tuvākā pils tajā virzienā nav nesasniedzama. Mana meita iztēlosies, ko iespējams izdarīt citā pilī, Zajūra teica, satēdams pirkstos sudraba mēnesi, tad atlaistams to atpakaļ debesīs. Es jau teicu nākamo reizi, Kolja atbildēja. Zajūra pagriezās pret māsītes un zobgalīgi jautāja: un kāds būs nākamais plāns? Loviens nespēja un patiesībā arī negribēja palīdzēt. Ko Honga nodeva Zajūro audzināt pašai Nango savai meitai. Ko vēl viņa var likt priekšā? Zajūra mirdzošās acis dedzināja mazāko būtni, taču viņa necīgi izgrūda. Nangā nav man nekāda meita. Attāla mazmeita, ja tik daudz. Muļķi no dzimšanas, es izdomāšu kaut ko citu. Un viņa iztēlosies, kā izrauties: tu solīji to vārdu manā pilī neizrunāt. Es arī neizrunāju, ko Honga, bet Zajūrā jau ir reiz apvāršņa. Kas zina, varbūt tajā pilī viņa kļūs par priekšnieci. Es viņu dabūšu. Kolja noglāstīja savas atveses vaigu ar melnajiem pirkstiem, atstājot 3 asiņainas brūces, kas tūliņ aizdzija, un pavērsās pret brālēnu. Tu esi uzvarējis atkal. Mēs atzīstam sev sakāvi, bet mēs spēlēsim vēlreiz. Nekādi mēs, Kolja. Tu nedrīksti Hongai palīdzēt. Es spēlēju ar viņu, nevis tevi. Un tu nepalīdzi savai Zajūro? Tērauda sirdī zaigojot baltā sieviete iesaucās. Tikai kā tēvs. Un es kā māte, nevairāk. Tad līdz nākamajai reizē, Honga. Zajūri bija projām, pirms šie vārdi izskanēja karstajā tūkstneša gaisā. Honga vēlreiz pieglaudās vecmāmiņai. Zilvina arī atkal dzied, tā ir viņa vaina. Es nevaru pierādīt, ka tavs brālēns viņu tur ielika speciāli, bet tu zini, ko es domāju. Āņurks, kā tu spēj nākt klajā ar tik drausmīgiem vārdiem, Honga, mana mīļā? Cilvēku valodas jau tā ir tik juceklīgas, taču visu cieņu tur tām strādā izcili. Mans vārds skan kārtīgi, tāpat kā tavs, bet ne man izprast šo pasauli. Kurš gads šeit vispār ir? 2234. Kāds dišskaitlis tūkstneša pasaulē, kas tikko velk dzīvību. Tomēr es esmu tikai viešņa, kamēr tavs mazmazdēls imperators. Kāpēc tev interesē šī planēta, es nekad nesapratīšu, bet spēlējies vien mazmeitu. Honga nopūtās. Kolja nepiegrieza Hongadam nekādu vērību kā tādai tūkstneša skudrai. Labi vēl, ka atcerējās mazdēla vārdu kaut ar ņirgām pieminētu. Stāvot viena, bijušajā Zajūro istabā, Honga nopūtās vēlreiz un lika logam izgaist. Tomēr vienu mirkli viņai tā kā iedūra sirdī, kad zvaigznes pazuda skatam. Tu man vēl redzēsi, Zajūri, es noķeršu un paturēšu tavu meitu. Kaut kur tālu, starp zvaigznēm atskanēja smiekli, bet tur smējās tēvs vai meita, Honga nezināja. Viņa paskatījās salas virzienā un šļārka izpūta savu pēdējo dvašu. Nango pierāpoja viņai pie kājām un gribēja satert brūno kleitu, lai to noskūpstītu, bet priekšniece iespēra verdzenai pa seju. Tu nekam nederi, ja izkliedza. Taču dziļi sirdī, Honga to jau sen zināja. Vajadzēja kaut ko citu, kaut ko citādāku, bet viņa nespēja to iztēloties.